Tā. Katrs brauc, kā var izrempalēties cauri, vai nu pa labi, vai pa kreisi, kad tik tiek. Cits mašīnas galīgi jūka ārā, bet kad tik iet uz priekšu. Cik tās ir sastampāt bērni daudz. Bet forši cilvēkiem, vismaz cilvēki pa sevi domā un nav uzlikt kaut kādu noteikumu, kad ir jābūt tik un tik. Un neviena avārija viņiem nav, nu nav avārijas uz ielām. Viens motociklists piebrauc pie otru un saka, hei, tev tūlīt maks izkritīs. Pasties kā izpalīdzīgi un uzsit uz plecu. Iedomājieties, cik tu vari piebraukt. Braucam cauri Peņģeru štatam, kaut kādai pilsētai. Pēc stundas jābūt Delī. Ceļš no Delī ved uz Madhuru. Ar vietējo transportu, nekādas turistu būšanas. Tā kā vietējie cilvēki dzīvo. Un kamēr transports stāvēja korķī, kādas pāris minūtes, varbūt 3, viens vīrelis mudīgi izskrēja caur mašīnām un vēl pamanījās piedāvāt kaut kādu precīti, kaut ko pārdot. Indieši ir ļoti veikli un augstumizturīgi. Esmu jau kuru stundu ceļā pa Indijas ceļiem. Tā kā ceļo parasti cilvēki. Vietēji iedzīvotāji. Galīgi sūri, es teikšu. Sūri. Mēs dzīvojam tādā komfortā, kad, jā, bet, ja grib ietaupīt naudiņu, tad ir pišķi jāpaciešās. Tad ir jāsbrauc ar tuk-tuku. Tas tāda maziņa mašīnīte bez logiem līdz stacijai, kur vispār nav stacija, bet kur ir pulka autobusi. Un ar tiem autobusiem ir jāmeklē kāds, kas brauc tieši pieņemsim uz Delī. Un tur vīri no autobusiem sauc šoferīši. Delī, kurš brauks ar mani? Un tad tur tā sazinās un sasaucās, un tad tu saproti, kurā autobusā tev jākāp iekšā, nu kāda saraksta īpašā nav. Ir jau kaut kādiem luksus autobusiem saraksti, bet tiem vienkāršiem nekā nav. Un tā. Jā, un tad tālāk tu izkāp Delī pēc 6 stundām. Tev tūlīt hapts, sakal tuk-tukā iekšā, bet tur paši viņi nāk un piedāvā, kur braukt. Galvenais ir laicīgi izlekt no autobusa. Drusku ejoši, bet šoferīts pagaidi jau vajag. Sūri. Ja nav tādas iemaņas un ja tu neesi sportisti tādi, kā es jaunībā, tad tā nevar bremzēt, tur var aizbraukt garām. Un tad to tuk-tuku brauc tālāk uz kaut kādu mistisku vietu, kur atkal būs nākošais autobus, kurš tev vedīs vēl tālāk. Manā gadījumā uz Maduru. Un atkal ir jāsauc un jāmeklē, kurš no tiem 100 autobusiem ir tas riktīgais. Tā. Un ja visu to atrod, tad redzēsim, kā būs. Tad var braukt un atkal 3,5 stundas tālāk. Es jau ceru, ka drīz būs gala mērķis.